Sveiki visiem! Esam atkal uz lauka Ervīna Eikmaņa saimniecībā Zējas Arāji, kur nākamgad notiks Linas Agro lauka dienas, un ar maniem kopā ir Uģis. Šobrīd notiek rapša sēja, un Uģi varbūt padalies ar ieteikumiem, rekomendācijām, kam vajadzētu pievērst uzmanību rapša audzētājiem. Tātad noteikti pirmais solis pēc rapša sējas ir herbicīda izvēle. Šajā izmēģinājumā tiks izmantots augsnes iedarbības herbicīds Butizāna Avant. Ar Butizāna Avant mēs varam ierobežot plašu nezāļu spektru, un it īpaši viendīglapju nezāles tādas kā Mauras karene, rudzusmilga, airenes, un papildus gūt efektivitāti arī uz lāčauzām. Jā, Uģi, un kā tad būs ar minimālu augsnes apstrādi, kā šajā gadījumā? Protams, svarīgi ir, cik kvalitīvi ir sastrādāta augsne, cik kvalitīvi ir sēja. Kā šeit, jā, redzam, augu atliekas augsnes virspusē ir, tomēr apstrāde ir veikta ļoti kvalitatīvi, un svarīgi tad nenokavēt herbicīdu miglojumu, uzreiz pēc sējas arī smidzinām Butizāna Avant, maksimāli, lai taupītu augsnes mitrumu. Tiešajā sējā tad es labāk ieteiktu izmantot Clearfield tehnoloģijas priekšrocības, kad smidzinājumu mēs neveicam uzreiz pēc sējas, bet sagaidām, kad nezāles ir sadīgušas, un tad ierobežojam jau sadīgušās nezāles. Jā, Uģi, varbūt tajos gadījumos, kā tas būtu, kā šobrīd mēs redzam, augsnes virskārt jau ir sausa un teikt, ka nedaudz jau putra. Pēc iespējas ātrāk pēc rapša sējas veicam apstrādi ar herbicīdu. Labākai efektivitātei varam palielināt arī ūdens patēriņu, pat 300 litri uz hektāru un iespējams pat vairāk. Ja mēs varam ierobežot nezāles, pirms tās ir sadīgušas, pirms tās rada konkurenci ar apsim, mēs varam iegūt pat 200 un vairāk kilogramus lielāku ražas pieaugumu. Kām jāpievērš uzmanība lietojot šo tehnoloģiju? Tātad Clearfield tehnoloģijas priekšrocības ir augstāk krustiešu nezāļu efektivitāte. Tas, ka mums nav jāsteidzas ar herbicīdu, lietojam tad, kad nezāles ir sadīgušas, un herbicīdi ir ļoti elastīgi ar bākas maisījumiem. Tos mēs varam jaukt kopā gan ar augšanas regulātoriem, gan mikroelementiem, insekticīdu, kā arī kviešu vai citu graudaugu sārņaugi, kas parādās sējumā. Ja tie ir līdz 3 lapu stadijai, arī Clearfield herbicīdi ļoti labi kontrolēs tos. Paldies, Uģi, par herbicīdiem. Vairāk vai mazāk šobrīd laikam būs skaidrs. Vasara šī bija salīdzinoši mitra, salīdzinoši ar pagājušo gadu, un līdz ar to noteikti var sagaidīt, ka līmenis būs daudz vairāk. Saimniekus aicinu veikt monitoringu savā laukā, negaidīt līdz šie kalgliemežu bojājumi būs redzami laukā, jo viens kalgliemezis nakts laikā var apēst līdz pat 5 rapša dīkstiem. Tātad pāris nakšu laikā var pazust viss lauks, kas diemžēl praksē arī ir bijis. Un mūsu piedāvājumā esošais risinājums Ironmax Pro. Bieži vien jau tas raps pat nepaspēja lāgi iznākt ārā, un tas bimmes jau mums noēd, un tie vairs tad nebūs 5 augi, bet 10-20, ko viņš tos maziņās lapiņas paspēja apēst, un mēs nevaram sagaidīt, ka raps vienkārši sadīkst. Es zinu, ka tirgo ir vairāki limacīdi ar dažādām darbīgām vielām. Kādēļ tieši Ironmax? Pirmkārtām augstā efektivitāte. Pēc mūsu izmēģinājumiem mēs redzam, ka ar vienu Ironmax Pro granulu mēs varam ierobežot pat 3 kalgliemežus. Ko tas dod mums praktiski? Jo ilgāk granulas ir uz lauka, jo ilgāk ir aizsardzība šim laukam. Ironmax Pro nav kaitīgs sliekām, tātad tie darbinieki augstnē, kas mums ir vajadzīgi, lai viņi strādā, veic savu darbu. Un trešais pluss noteikti augstā lietus noturība. Šoreiz, Uģi, paldies! Nākamreiz tiekamies uz šī lauka, kad raps jau būs sadīdzis. Jā, tad varēsim runāt gan par rapša augšanas regulēšanu un varbūt arī par nezāļu ierobežošanu ziemas kviešos. Jā, un mēs no Linas Agro puses sekosim šim laukam līdz visu sezonu. Tiekamies nākamos video. Atā! Atā!